Sveicināti, dārgie skatītāji, nu jau pēc ilgāka laika. Sakarā ar to, ka man nebija finansiāli iespēja kaut kur aizceļot pēdējā laikā, tad no savos arhīvos atradu nedaudz vecāku video, kur vasarā biju aizceļojis. Un šajā reizē tā ir Tūja. Ja nekļūdos, viņa atrodas Limbažu novadā, 75 km no Rīgas. Uz šejieni kursē diezgan daudz autobusu, tā ka nav problēmas uz šejieni aizbraukt. Manā skatījumā vieta diezgan tāda nomalīga, klusa. Tiesa gan te atrodas arī kafejnīca, bet tad, kad es biju aizbraucis, viņa jau bija slēgta. Šis ir pats Tūjas centrs. Te arī atrodas 2 veikali, kā arī daudz viesunamu un arī kempings ir. Šis te ir arī daudz dzīvokļu mājas redzamas. Te tāds interesants koks, bet vispār apdzīvotā vieta ir izveidojusies padomju gados pēc Cēsu būvmateriālu rūpnīcas ceha uzbūves. Un iedzīvotāju skaits nekad te nav īpaši liels bijis. Kā saka Wikipēdija, tad, piemēram, 1970. gadā bija tikai 375 iedzīvotāji, un 2021. gadā tikai 304 iedzīvotāji. Un šeit es esmu aizbraucis uz populāru pelda vietu, uz Krimelniekiem. Viņi atrodas no Tūjas kādu varbūt kilometru uz Ainežu pusi. Ar kājām gan jāiet tāds diezgan paliels gabaliņš. Un šeit bija norādīta iesmaksa, bet nevienu cilvēku neredzējām, kas te varētu iekasēt naudu. Tā jau būtu samaksājuši, bet šeit nevienu nebija. Redzējām tikai 2 turistus. Šeit ir gan dušas kabīnes, gan tualetes, un vasarā tā izskatījās, ka darbojas arī kafejnīca. Šeit tādi interesanti logi, kad pūta stiprs vējš, viņš nemaz netraucēja pasēdēt šeit pie galdiņa un izdzert kafiju no automāta, kuru jūs pirms neilga brītiņa redzējāt. Noiešana šeit lejā pie jūras priekš manis bija ļoti grūta, jo tur bija diezgan stāvs, varbūt pēc video tas tā neizskatījās, un man pat izdevās nokrist. Bet tagad es esmu aizbraucis uz otru pelda vietu. Tā atrodas tuvāk Tūjas centram.
Un šeit ar mašīnu piebraukt nevar, pareizāk sakot, par piebraukšanu ir jāmaksā. Bet, ja negribi maksāt, tad ir jāiet, pa liels gabaliņš ar kājām. Es gāju ar kājām, man tas aizņēma diezgan ilgu laiku, bet šeit es nonācu pie pašas jūras. Tiesa gan tāpat kā pirmajā reizē, bet tur varēja piebraukt klāt. Šeit tāds kā mols, tur gan es neriskēju iet ar savām kājām, bet bija cilvēki, kuri gāja tur uz tiem akmeņiem virsū. Pats braucu uz Tūju. Tūja man izlikās, ka būs tāda liela pilsētiņa. Vidēji liela, teiksim tā. Bet es nekad nebiju domājis, ka viņa būs tik maza. Diemžēl kaut kā tā. Tas man arī par Tūju viss. Paldies, ka skatījāties. Un lai jums jauka diena.